piedzīvot autentisku garīgu pieredzi, kur ir gadsimtos pārbaudīta. Mani sauc Elijas Godiņš, es esmu Rīgas doma mācītājs, Rīgas doma dekāns. Šī ir Rīgas doma kapitula zāle. Kapitula zāle ir ļoti īpaša ar to, ka viņa ir viena no senākajām telpām Rīgā, kas joprojām atrodas zem jumta. Tieši šeit, 7. aprīlī, mēs iesāksim iesvētes mācību. Iesvētes mācība ir iespēja iepazīties ar kristīgo ticību un ieiet baznīcā. Tas attiecas gan uz tiem cilvēkiem, kur meklē Dievu, kuriem ir īpaši interese dziļāk iepazīt Dievu, gan arī uz tiem cilvēkiem, kur grib izvēlēties savus īpašos dzīves notikumus svinēt baznīcā, Dieva tuvumā, Dieva klātbūtnē. Šis ir kā sagatavošanās kurs priekš tam, lai mēs varam saprast un piedzīvot to pēc iespējas patiesāk un īstāk. Iesvētes mācībā cilvēkiem ir ļoti dažādi jautājumi. Ir tādi, kas ir faktoloģiski jautājumi, kurus atbildēt nav pārāk grūti, piemēram, kurā gadā būvēts Rīgas domas, vai tam līdzīgi, vai arī par garīgām lietām faktoloģiski jautājumi. Savukārt tie jautājumi, kurus skar cilvēku pašu, un kur varam nojaust, ka tas skar viņa īstenību. Tur ir jāpadomā vairāk, lai atbilde būtu ne tikai patiesa, bet arī tāda, ko cilvēks var sev saņemt un lietot.